Kāds vispār ir apgrozījums ikdienas tirgū? Cik cilvēku caurplūdi ir? Caurplūdi ir šobrīd tas, kas skaitīts pagaidām tas ir kaut kāds statistika, kas ir taisīti tā, ka darbdienās vidēji 60,000 pa dienu iziet cauri. Un brīvdienās, ja nav nekāda speciāla pasākuma, tad no 80 līdz 100 atkarībā cik kāds laika apstākļi. Vasarā ir vairāk tā, ka uz dārziņiem nāk un zaļumi vai kaut kādas stāvas kaudzē. Tad, ja tāds Mārtiņa dienas pieņemsim, jo tagad es domāju, arī uz Ziemassvētkiem būs, teiksim, tad būs 150 līdz 200 pa dienu. Naudas ziņā kā pat? Naudas ziņā, teiksim, neoficiālais aprēķins, ka ir tāds uztaisīts, ka tirgus ir reāli pie šī visa, teiksim, cik masa te apgrozās un paņemot kaut kādu pirktspēju un pieņemot procentu, cik tur kāds arī nopērk. Ir doma tāda, ka šeit ir pat līdz 150 miljonu latu apgrozījums gadā. Visam teritorijā. Reāli pašam tirgum no tā ir 4,5. Ja mēs skatāmies pa lielveikaliem, kurā vietā tad ir centrāla tirgus ar tiem lielveikaliem? Plūsmas apgrozījuma ziņā viņš ir līdzvērtīgs Origo. Lai gan Origo skaita sev klāt vēl pie tam cilvēkus, viņi saka, laikam 55 miljoni. 55 gadā. Jā, bet viņi skaita klāt tos cilvēkus, kas iet uz stacijām. Tā kā viņi palielina. Es domāju, ka iet cauri. Jā, viņiem tranzīti. Jo viņi, teiksim, tādā veidā to plūsmu uzskaita. Es domāju, ka tirgus varētu būt numur 1. Ja mani uzaicinās šeit vairāk, tas man ir izaicinājums, nevis algas pasākums. Jā, es gribētu prasīt. Jā, šī situācijā, teiksim, es kaut kā plus mīnus, teiksim, priekš tādu vidēji mērogu cilvēku, es sev daudz no savu ģimeni esmu nodrošinājis bērnu lielu, teiksim, mēs kaut kā darbu atrast, ja ne šeit, tad ārzemēs. Bet tas bija vairāk tāds sākuma posms, mēs vispār paceramies to kritīgi par tirgu, jo tu tirniecību ņēmos, to preses apvienību, kādreiz tur vadīju un tādas lietas, teiksim, tā kā nav man tā pluspunkti, preses apvienība, tā ir tāda par tirniecību, sajēga par to kā organizēt. Tirgus pēc savas uzbūves ir 5 reizes vieglāks uzņēmums nekā visi tās, kas ir vadīts, teiksim, no savas organizācijas. Tā kā, tas tāds pierāda, ka te kaut ko var izdarīt, jo te tiešām aiziet, kur ir sakārtots, tur ir sarežģīti. Ko tur izdarīs? Tur vairāk kaut kā niansīt maziņi kaut kādi. Ar te jau ir, piedamēs, gada tirgus nav taisīts kopš neatkarības atgūšanas laikiem. Tirgu nav taisīts gada. Kur tad viņi taisīt, ja ne tirgu? Tāpēc tas ir tas, ko es nesaprotu, jo mārketings vispār te nav stāvējis klāt. Jūs 2008. gadā pār 100,000 nopelnījāt, tagad jums skatījos alga ir ap 2,000 mēnesī. Uz papīra, uz rokas tur bija 1,000. Tas gadā jūs nopelnāt cik kaut kāds, iznāk 20,000. Nav tā, vai tas tomēr nav tā nesta pašapziņa, ka tik ievērā no 100,000 un 20 alga. Man nauda neveido pašapziņu. Nauda neveido pašapziņu, un šī situācijā tā, kad es jau vēlreiz teicu, ka ir pietiekoši veiksmīgi bijuši tie saucamie gadi, kas Latvijai kopumā bija tie veiksmes gadi, ka tie nekustamie īpašumi bija nekas, nevienam viņas nevajadzēs kaut kā veiksmīgi trāpīt gan tajās Latgales zemēs, gan tajās vispār nekustamos īpašumos, un tas bija mans pamats ieņēmumiem, teiksim. Līdz ar to viss tas valsts darbs, viņš bija labi atalgots, tas bija noteikums, kāpēc viņi vispār gāja. Jo vai nu par viņu maksā, kad tu strādā, vai, teiksim, ja tur vienkārši, teiksim, jo tas tirgus ir vairāk tāds izaicinājums, tas it kā pakāp atpakaļ tā skatāmies, teiksim, pa valdes priekšsēdētāji sāk strādāt, nezinu, 15 gadus atpakaļ jau. Jā. Man tur 17 gadi ir kopējā pieredze kā uzņēmuma vadītājiem, teiksim. Jā, tā kā tas ir kaut kāds iekrauts, bet šis bija vairāk tiešām tāds izaicinājuma jautājums, tāds priekš sevi un intereses pēc. Kā jūs uz laiku tagad ainās jums ir tāds, jūs jau, jūs droši vien zināt, ka jūs arī kurš lesat cilvēku, bet es esat dēvēts, jūs viņu tā labi pazīstat, kāds jums attiecības? Mēs viņu esam iepazinušies tikai caur biznesa struktūru, caur sfēru, teiksim, jā, un tādas attiecības esam saglabājuši. Mums ir savstarpēji iekšēji, teiksim, tāds zinām vienošanās, ka mēs tikai uzturam darba attiecības. Nav mums ģimeniska attiecība, ne vēl kaut ko, mēs viņu raidām, piedodies viņu, jau zinu vairāk kā 10 gadus, mēs tiesīgs viņu savu vārdā. Kā jūs iepazināties? Man uzaicināja savā laikā, mēs dienā strādājām, tad man uzaicināja vadīt tos Norvēģijas projektus, kad tas bija nekustamā īpašuma projekts. Tad tur viņš bija taiskaitā viens no akcionāriem vienā no projektiem, tad man bija tā iespēja viņu redzēt sejā ikdienā, es viņu tur neredzēju mēnešiem un pusgadiem, teiksim, jā, un tad beigās, ka jau bija Kannās, jau bija tas projekts aizvests līdz Kannām, tas ir augstākais, ko Oršini reģionā vispār sasniegt ar nekustamā īpašuma projektu, un tad zvans bija no viņa, ka viņš tur kļūst par ministru, un viņam ir vajadzīgs cilvēks, kas tādā ar saimnieciskām metodēm pārauga, kas tajos uzņēmumos notiek, un es piekrītu kļūt par padomnieku, kaut kādā viņam palīdzēt. Man bija principā dots 15 minūtes, var teikt, tā atbildēt, teiksim, uz šo jautājumu. Nē, bet tas ir dzīves izaicinājums. Es vēl gribēju, es saskaitīju, jūs vienu brīdi strādājat ļoti daudzos darbos brīvostā, Latvijas valsts meži, Latvijas pasts, Latvijas valsts ceļi, satiksmes ministrijā, kā tas nav tā grūti strādāt 9 darbos, vienlaicīgi tik atbildīgos, kā jūs tā. Tas tā, man liekas, tāds unikāls gadījums. Varbūt.
varbūt tas ir unikāls cilvēks. Kāds cilvēks strādā 9, tik atbildīgos darbos. Redziet, kas ir. Tas ir vairāk uzdots jautājums, un tāpēc es arī piedāvāju kādam, tad vajadzēja nākt, teiksim, un pabraukāt kaut to 1 mēnesi līdz, lai nav tā kā 1 dienu paraugu demonstrējumi. Ja? Būtība ir tāda, pirmkārt, cik ilgā laikā tu pieņem lēmumus. Ja? Es, teiksim, ir mums bijuši vairāk vadītāji šeit sabiedrībā zinām, kuram galda nokraut papīriem līdz augšai, un viņš saka, ka viņš laiku kaut ko nepaspēja. Tas ir jautājums, tu spēj analizēt, spēj deleģēt savus tiesības, tos pienākumus kādam citam, un pēc tam pieņem to kopēju vai nespēju. Ja tu pats to visu fiziski dari, es domāju, ka tu nevari vairāk vadīt pa vienu, varbūt arī vienu tu nevari vadīt. Pirmkārt, tie amati bija kā padomas locekļi lielāk daļa valdes, kurās, teiksim, nebija tā kā šobrīd, ka man ir no rīta līdz vakaram, man ir grāmatvedības dokumenti, teiksim, man ir kaut kādi ikdienas, teiksim, sīkie darbi, tehniskie darbi un tam līdzīgs. Ja? Līdz ar to tas bija vairāk, vai tu spēji organizēt to darbību, vai tu spēji novērtēt, vai tie, kas to viņu vada kā menedžeri, vai viņi ir pareizajā vietā un viņu, teiksim, atbilst viņu kvalifikāciju tam, ko viņi dara. Tas jau bija tas galvenais uzdevums. Un es varu pateikt, vienīgi man par to nav ko kaunēties, un, protams, ka man tur pārmet lielu algu un vēl visas citas lietas. Nu, lai pārmet, es teiktu, varētu saskaitīt notvietu, tas, ko jūs teicāt par saimniecisko pieeju, varētu saskaitīt tos uzņēmumus, kādā stāvoklī viņi bija, ka viņi tika pārņemti, un kāda viņi izveidojušies ir pēc tam līdz tam brīdim, kamēr es, teiksim, es aizgāju prom. Kā ir ar peļņām, kā viņas ir gājuši, cik valstī nodokļu nomaksā un tam līdzīgi. Tā kā man nav ne par vienu uzņēmumu, par ko kaunēties, viņos visos bijis tikai augšupējoši nodokļu nomaksas tikai palielinājušies, apgrozījumi palielinājušies, peļņas palielinājušies. Ko jūs sakat par to, kad jūs varat atcerēties dienā bija raksts par 8 kājiem, jūs tur tikai minēts, kā svarīgi persona? Žurnālists ar to, lai žurnālists dod dažādas iesaukas, es pateikšu godīgi, ja arī tas pats, kas ir par partijas līniju, mums sauc par mācītājiem. Ja? Nu, tikpat labi mēs varētu, ja kur žurnālists saukt par pērkam. Nu, ja tur viens pēkšņi trāpījies, kuram tur tā nauda patikusi un viņš ir bijis nopirks, tāpēc tu visu žurnālists nevar saukt par pērkamiem. Tas līdzīgi arī par mācītājiem un līdzīgi par 8, tas jau tāds vairāk iegājies, tā folklora iegājies, teiksim. Ja? Nu, varētu teikt, ka diezgan no mārketinga viedokļa precīzs kaut kāds tāds, teiksim, apzīmējums, kurš cilvēku prātos uzreiz kaut kādā veidā iegājās. Jūs neesat ne 8 kājas, ne kasijas. Es nevaru saprast, ko nozīmē vārds 8 kājas, teiksim, šī izpratnē, ko žurnālists to domājas. Es tā saprotu, ka tu biji sazīmēts ap Šlesaru kungu apkārt cilvēku, kas, teiksim, kurus viņš tā kā savu komandu. Nu, tā ir komanda, sauksim komandu pa 8 kājiem, par bruņurupučiem vai pa zīloņiem, tā kāda atšķirība, teiksim, ja. Kopā ar Aināru mēs esam bijuši kopā, teiksim, šīs manis savas funkcijas bijušas, viņiem ir vairāk politiskās funkcijas, man ir tieši saimnieciskās, teiksim, šie uzņēmumi, kurus man deleģēt, man tātad, lai šeit būtu kārtība un šeit būtu attīstība. Un šeit nav tā, ka Šlesers sēž un dod man komandas, un tagad, teiksim, tirgotājiem tam, vai tur tas īstenībā pat nebūtu iespējams, ja viņš zina to ļoti labi, teiksim, ja, tāpēc, teiksim, šis ir, es esmu pieredz būt uz kuģa kapteinis, uz tā, kas man uzticēts kuģis, tas, ka floti visu vada admirāls, tā ir viena lieta, teiksim, bet uz man uzticētā kuģa es esmu kapteinis. Jā, un līdz ar to, ja pieņem tās manas metodas, kā strādā, tad viņš ir pieņemams, viņš nav pieņemams, droši vien, ka tad nav ko tur cīnīties. Jūs esat ticīgs cilvēks, jūs esat par tajā mācību. Nu, redziet, teiksim, ja tā ar to ticību tā tāda privāta sfēra, bet jebkurā gadījumā man bišķi šī izpratne patīk. Man tā, teiksim, ir ticība tam, ka ir kaut kas lielāks un spēcīgāks par mums, teiksim, cilvēkiem, bet no otras puses es uzskatu, ka tā dieva būšana, mēs esam katrs pats, teiksim, ja cilvēks spējas neierobežot. Mums ir daudz pierādījumu, ko cilvēks ir spējis izdarīt, teiksim, kas it kā liekas anormāli, ja, ko viņš tur spējas pacelt vai aizliegt vai izdzīvot vai kaut kādu. Līdz ar to tas nozīmē, ka tā viņa būtne ir tik neizpētīga un tik lielām iespējām, ka es uzskatu, tās ir tā dievišķā būtība, teiksim. Es esmu diezgan, teiksim, tāds ar šīm te baznīcas lietām, man liekas, ka arī tas ir viens liels mārketings lielā daļā, teiksim, un tur attiek plēsts katru, teiksim, ticību, tā kā vēl uz savu pusi, un diezgan skumīgi bija Jelgavā, teiksim, apzināties, ka tur tu mēģināt tagad tos cilvēkus uzklausīt, tos, kas vada šīs, teiksim, šīs dažādi veidi, teiksim, baznīcas un saprast to, ka arī starp viņiem, diemžēl, ir kaut kāds tas iekšējais, tas ir pareizais cilvēks, tas nepareizais, cik es zinu, teiksim, tad viņi pamatā vienmēr tā, ka cilvēki netiek dalīti par tas, kas ir kaut ko ļaunu darījis, teiksim, tiek mēģināts viņu kaut kādā veidā pārliecināt par pretējo, nevis te pateikt, ka tu esi sliktais. Diemžēl tur ir tā, ka šīs baznīcas lietas, es tā izplūstu, bet negribu arī diktu, teiksim, nav man tiesība viņus briesmīgi kritizēt, bet es pats personīgi man ir savs viedoklis par to. Man lielāka, teiksim, vieta, kā svētvieta, varbūt ir, teiksim, tās mūsu lauku pļava ar vienu ozolu lauku vidū, teiksim, kur atkal kā meditācijas vieta priekš manis, teiksim, ja nekā teiksim, klausīties tos prātuļojumus, ko es tā bieži uztveru kā tādu smadzeņu skalošanu.